Pārslodze kalistēnikā. Aiz specifikas pārslodze ir otrais treniņa princips, kas vēsta sekojošo. Lai attīstītu ķermeņa īpašības, treniņa slodzei ir jābūt pietiekami lielai un pakāpeniski jākļūst ar vien lielākai. Ja specifika ir navigācija, tad pārslodze ir gāzes pedāls. Bez specifikas tu nezini, kur braukt, bet bez pārslodzes tu nemaz nevari sākt braukt. Abi ir vajadzīgi, lai tu varētu sasniegt savu gala mērķi. Bet kā mēs šo principu varam pielietot kalistēnikā? Lai pareizi pielietotu pārslodzi, tas mums jāsaprot, kādu īpašību tu vēlēsies attīstīt. Lai dotu to pāris piemērus, šeit ir dažādi mērķi un īpašības, kas tev ir jāattīst, lai tos sasniegtu. Pievilkšanās ar vienu roku. Spēks, kas ir spēja pārvērt maksimālu pretestību. 50 atspiedieni. Spēka izturība, kas ir spēja pārvērt atkārtotu pretestību. Pievilkšanās ar vēdru līdz stienim. Jauda, kas ir spēja ļoti ātri pārvērt pretestību. Stāj uz rokām. Tehnika, kas ir spēja kontrolēt savu ķermeni telpā. Lielāki muskuļu masas apjoms. Īsumā sakot, kalistēnikā tu vari attīstīt dažādas īpašības, un katrai no tām ir savs pārslodzes pielietojums. Lai attīstītu spēku, ja spēja pārvērt maksimālu pretestību, to savos treniņos regulāri jāpārvar liela pretestība. Šis parasti tiek darīts 1 līdz 5 atkārtojumu diapazonā, ne vairāk kā 2 atkārtojumu attālumā no atteices un ar salīdzinoši zemu piegājienu skaitu. Ja tos mērķis ir pievilkties ar vienu roku, tu varētu darīt vieglāku progresiju šim vingrinājumu pa 5 atkārtojumiem un 3 piegājieniem 2 reizes nedēļā un pakāpeniski palielināt pretestību, līdz var pievilkties ar visu savu ķermeņa svaru. Atceries, spēka treniņa mērķis ir trenēties ar lielu pretestību un pakāpeniski to palielināt. Lai attīstītu spēka izturību, spēja pārvērt atkārtotu pretestību, tos savos treniņos regulāri jāpārvar atkārtotu pretestību. Šis parasti tiek darīts ar 5 vai vairāk atkārtojumiem, ne vairāk kā 3 atkārtojumu attālumā no atteices un ar vidēju piegājienu skaitu. Ja tos mērķis ir 50 atspiedieni, tu varētu darīt tik atspiedienus, cik tu vari pa 3 piegājieniem 3 reizes nedēļā un pakāpeniski palielināt atkārtojumu skaitu, līdz sasniegt 50 atspiedienus. Atceries, spēka izturības treniņa mērķis ir trenēties ar lielu atkārtojumu skaitu un pakāpeniski to palielināt. Lai attīstītu jaudu, spēju ļoti ātri pārvērt pretestību, to savos treniņos regulāri ļoti ātri jāpārvar pretestība. Šis parasti tiek darīts 1 līdz 5 atkārtojumu diapazonā, ļoti tālu no atteices un salīdzinoši augstu piegājienu skaitu. Ja tos mērķis ir pievilkties ar vēdru līdz stienim, tu varētu pievilkties 4 reizes tik augsts, cik tu vari pa 5 piegājieniem 3 reizes nedēļā. Atceries, jaudas treniņa mērķis ir trenēties ar lielu ātrumu un pakāpeniski to palielināt. Lai attīstītu tehniku, ja spēju kontrolēt savu ķermeni telpā, to savos treniņos regulāri jākontrolē savs ķermenis telpā. Šis parasti tiek darīts 5 līdz 15 atkārtojumu diapazonā, ļoti tālu no atteices un ļoti bieži. Ja tos mērķis ir iemācīties stāvēt uz rokām, tu varētu stāvēt 3 minūtes uz rokām katru dienu, protams, ar atpūtām pa vidu. Atceries, tehnikas treniņa mērķis ir iemācīties izpildīt pareizu tehniku. Un visbeidzot, lai attīstītu muskuļu masu, to savos treniņos regulāri jāstimulē muskuļu augšana. Šis parasti tiek darīts 5 līdz 30 atkārtojumu diapazonā, ne vairāk kā 3 atkārtojumu attālumā no atteices un salīdzinoši augstu piegājienu skaitu. Ja tos mērķis ir uzkačāt lielāku muguru, tu varētu darīt pievilkšanos pa 10 atkārtojumiem un 4 piegājieniem 3 reizes nedēļā un pakāpeniski palielināt gan svaru, gan atkārtojumu skaitu, gan piegājienu skaitu. Atceries, hipertrofijas treniņa mērķis ir stimulēt muskuļu augšanu ar lielu treniņu apjomu. Ceru, ka tev šis video noderēja un tiekamies nākamreiz uz sarunu par 3. treniņu principu, noguruma pārvaldīšanu un tā pielietojumu kalistēnikā. Čau!